Bet tas vēl nenozīmē, ka es tev esmu... Jā, es sapratu. Bet ja es gadījumā labošos? Nu, tad es vēl padomāšu. Jā, cik ilgi domāsi? Minūtīti, 2, 3, 4. Labi, Bruno, īstenībā man ir jāiet. Cik ir pulkstens? Kaut kur pusrīts, man liekas, varētu. Labi, nopietni, cik ir pulkstens, paskaties. Ai, es jau sāku uztraukties. Viss ir labi. Tas nozīmē, ka mums vēl ir vismaz pusstunda? Nē, mums ir vesela stunda. Klausies, es nezināju, ka telefonā ir tik daudz foršu spēlīšu. Redzi? Orest, tu esi man draugs? Jā. Nu, draugs drauga labā dara visu, vai ne? Jā, laikam, ko vajag? Mans mamītei nomira māsīts. Šovakar bērs. Viņa palūdza, lai es fotografēju, bet man saplīst telefons. Tu nevarētu man aizdot savējo. Mans mamītes māsīts tev būs ļoti pateicīga. Viņa tak ir mirusi. Nu jā. Nu, būtu ļoti pateicīga. Jā, bet piedod, es nevaru. Man mamma zvanīs. Mamma, nu jā, tas ir nopietni. Dators. Jā, tas ir Lienas dators. Ka? Un tu to vēl neesi aiznesis uz remontu? Vai tad viņš bija jānes uz remontu? Man Liena neko neteica. Jā. Nu, ja Lienīte uzzinās, tad labi. Es saprotu, tev nav laika, man arī nav laika, bet es tev kā draugam palīdzēšu. Es aiznesīšu. Paldies tev. Paldies. Nu, nav par ko. Klau, Orest, paskaties, lūdzu, e-pastā vai... Kur ir mans dators? Oskars tikko aiznes. Ko? Uz 10. numuriņu, ja?